Ok, šodien mums ir ienācies kaut kas jauns, tas ir DJI mini mikrofons, sūtīts no DJI stores un taisam viņu vaļā. Skatāmies, kas ir paciņā iekšā. Esmu šobrīd mašīnā, jau gribās izmantot. Ok, tātad mums ir paciņa, kur ir smukā iepakojumā, tāpatās kā bija dronam, tāds maisiņš. Veram vaļā. Izskatās, ka tas mikrofoniņš ir smukā somiņā iekšā. Jā, mikrofons ir somiņā ar visu tādu tagu. Un kas tad mums ir? Izrāvēslēdži atveram. Te ir tas, kas saucās Dead Cat. Uzlika, pretvēja uzlika. Ir USB to Type-C chargers. Ir pats mikrofoniņš galīgi niecīgs tiešām. Grūti pamanīt. Attaisīšu vaļā paskatīties. Nē, tas ir mikrofonam lādētājs pie Type-C, ko sprauži. Kur tad mums ir pats mikrofons? Pats mikrofons arī ir niecīgs, tāds maziņš, jā. Taisam vaļā. Jā, un te ir arī magnētiņš, kā piestiprināt pie apģērba. Un te ir pats mikrofons. Būs jāizpēta. Un normāls tāds maciņš, kur to visu ievietot. Drīz slēgšu klāt pie GoPro, skatīsimies, kāds viss strādā. Izskatās, jau skaņas ieraksts iet caur mikrofonu. Redzēsim vēlāk, pārbaudīsim, cik tas viss ir skaidri. Un gribās arī izmēģināt vējā, kad es uzlikšu virsū tās pulkas, jā. Mikrofoniņš tātad maziņš, lampiņa deg. Tas nozīmē, ka mums viņš darbojās, jā. Tā kā pamēģināsim arī, kā tas vējā viss izskatās, ok? Atnāca perfektā vietā, lai pārbaudītu, kā darbojās mikrofons ar visu sistēmu virsū, jā. Tātad ir vējš diezgan liels te. Redzēs, kā būs skaņa. Un kaut kur redzēju brīdinājumu, ka skaņai varot būt bišķiņi novirzi nesinhronizējās tik ātri ar ierakstīto. Pamēģināsim, paskatīsimies, kā tas viss darbojās. Esmu tagad tajā vietā, kas ir tops. Engurs mols. Jūra ir aizsalus, ārā šobrīd -9 grādi. Izskatās diezgan smuki. Tālāk turpat ir saulīte. Pamēģināšu paiet no attāluma, kā tad ir. Nezinu, vai šādā attālumā arī skaņa normāli ierakstās vai nē. Tas tāds mazs eksperiments. Bet, jā, ja pa apkārtni, kur esmu, tur ir mols, kas viss vēl joprojām ir ledu. Un skats tiešām ir diezgan fantastisks. Jāuzmanās, ka nenogāžās. Šeit ir super skats, izskatās, kā vilnis, kā nācis, tās sasals. Te tāds. Normāls tāds valnīts. Iesim tuvāk molam. Ok, un te sākās normāli ledus krāvumi. Jāsaka gan, ka ūdenim arī ir plaisas, un te varētu būt apakšā kādi 2 metri, 3 dziļums, bet šitie bluķi izskatās kolosāli. Paņemšu, nolikšu uz statīvu, pieiešu klāt, lai varētu salīdzināt lielumu, kā tas izskatās. Patiesībā ir augsts, bet šeit izskatās šādi. Diezgan lieli visi tādi apsaluši. Skaisti jau izskatās. Ja neskait to kā augsts, man tas baigi kaut kā neuzrunā. Bet, ja tu skaties šo ierakstu komentārā,
kā tagad ir skaņa, vai šāds mikrofons der, vai šādu mikrofonu var strādāt, un vai ir ļoti, ļoti labi dzirdams tas, ko es saku, un kā ar fonu trokšņiem. Uzkāpsim vēl augšā. Ai, Dievs manās, ka neslīd. Augšā izskatās šādi. Tur ir angura, un te ir visi tie skaistumi. Mals. Jā, un tu komentārā ieraksti, kā ir dzirdamība. Vai bija vērts šādu mikrofonu pirkt vai nē. Un pastāstīšu par to mikrofonu. Interesants moments, gribēju viņu nopirkt, bet atradu DJI Storā pa tiem 25 eiro ar visu sūtīšanu. Latvijā tas man būtu izmaksājis par 10 eiro dargāk. Atsūtīt 3 dienās no Vācijas. Te vēl pa ceļam. Ceļam varam pafilmēt šos te bloķus. Un vēlreiz skats uz atpakaļ. Skaisti. Jā, un vēl viens jaunums, ko es gribu pamēģināt montēt planšetē. Man ir Lenovo planšete ar CapCut. Skatīšos, kā tur sanāks, jo es gribu arī kameru patiešo pieslēgt caur Type-C, lai iepūst datus iekšā. Un tas tāds jauns eksperiments man šodien padomā. Kā video jau drīzumā būs publicēts. Protams, nezinu, vai sanāks tik labi, kā gribētos, jo parasti strādāju DaVinci Resolve, bet, redzēs. Drīz šīs nokusīs. Bet es par to priecāšos, jo ir jau bišķiņa atmicis.